Ļoti labs rādītājs ir tieši jauno projektu segments, kas uzrāda pieaugušu tendenci, 14% no visiem kopējiem dzīvokļu darījumiem. Tāpat laikā nekustamo īpašumu tirgu jaunajiem projekti sastādās tikai līdz 10%, kas lielākoties šobrīd ir iesaldēti, banku pārņemti dažādās stadijās, bet jā, mūsu tendence ir pozitīva salīdzinājumā ar tirgu. Dinamika ir novērojama, teiksim, dzīvokļu segmentā kā tādā, ja, bet, teiksim, zemes, privātās mājas ar zemēm īpašumu, kas ir ārpus, teiksim, Rīgas, Pierīgas reģiona, ja, tur aktivitāte joprojām ir ļoti zema. Nekustamā īpašuma nodokļa ietekmi, es domāju, parāda arī šī gada pirmais ceturksnis, ka tāpatās kā citus nodokļus, tarifus, patēriņa cenu pieaugumu klienti kalkulē savā izdevuma budžetā, tāpat arī ir ietekmējis nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums. Rodas šī situācija, kad tad, kad nekustamā īpašuma tirgus tā kā šobrīd ir samērā mazaktīvs, ja, vērtības ir ļoti zemas, savukārt šī kadastrālā vērtība, kas ir balstīta varbūt uz iepriekšējiem gadiem, kad tirgus bija aktīvs un vērtības augstas, it kā absolūti neatbilst, teiksim, ne valsts ekonomiskai situācijai, ne ar, protams, cilvēku maksātspējai. Un rodas absurdi, ka tad, kad cilvēkam jau tā ir mazi ienākumi, ja, tad šis nodoklis, ja, kurš no vienas puses vēl vairāk, teiksim, samazina cilvēku ienākumus un ir pilnīgi, būtībā neatbilstoši tai tirgus situācijai, kas valda, teiksim, nekustamā īpašuma tirgū.